Trešā daļa - turpinājums par kosmisko enerģiju un ēterisko ķermeni, enerģētisko ķermeni. Uzņemot vairāk un vairāk kosmisko enerģiju ar meditāciju, mēs iznākam no visām fiziskām un garīgām slimībām. Ja mēs meditējam piramīdā, meditīvā stadija var būt uzņemta 3 reizes ātrāk nekā parasti. Un tagad uzzināsim par piramīdām un piramīdu spējām. Piramīda ir visstabilākā konstrukcija, kas uzņem augstāko kosmisko enerģiju uz šīs planētas. Piramīda veidojas 52 grādu leņķī, 52,52 grādu leņķī, un šī leņķa dēļ viņa uzņem visaugstāko kosmisko enerģiju. Piramīda var būt izveidota no jebkāda materiāla. Materiāls neveido nekādu atšķirību kosmiskās enerģijas uzņemšanā. Piramīdai jābūt piesaistīta precīzai zemes laukam, dienvidiem, rietumiem un austrumiem. Kosmiskā enerģija akumulējās 1/3 augstumā no piramīdas pamata. Šo vietu mēs saucam par King's Chamber vai karaļa lauku. Enerģija būs maksimāla šajā laukā, un tā izplešās caur visu piramīdu. Kristāls piramīdas augšā papildina un izpleš enerģiju viscaur piramīdai. Bezdomu stadija meditācijā ir iegūta 3 reizes ātrāk, ja kāds meditē piramīdā. Piramīdu var izmantot arī saziņā ar augstākām vibrācijām, augstākām pasaulēm un arī gara pasaulē. Piramīda palīdz dziedējot un visām meditācijas pieredzēm. Piramīda palīdz ārstējoties un saziņā ar augstākām dimensijām. Līdz ar to kosmiska enerģija, jo visās augstākās dimensijās ir daudz vairāk visam enerģiju. Bet piramīdas ir uz citām planētām ļoti daudz, ne tikai uz Zemes. Un uz Zemes Eģiptē nav vienīgās piramīdas, ir Ķīnā, Bosnijā, vēl daudzās vietās. Te ir ilustrēta piramīdas, visādas formas. Tepat ir puķi tādi speciāli, lotus. Kad es uztaisīju piramīdu, man sāk radīties daudz stiprāki sapņi, daudz tīrāki sapņi, plus vēl es nolieku piramīdu blakus ekrānam, un ekrāns sāk peldēt projām, puļinoties. Un arī puķis sāk tuvāk daudz ātrāk augt. Ziedēt arī skaistāk, tāpēc es ikvienam ieteiktu uztaisīt piramīdu mājās. Es taisīju no papīra, te ir ilustrēts apmēram tieši visu enerģiju, lai nonāk tieši virs galvas, kur tā teikt visvairāk uzņemt. Enerģiju uzņem virs galvas, pie astes kaulas, plaukstās un pēdās. Tagad tā kaut ko viņš tulko, tagad iesim cauri vēlreiz, ko mēs līdz šim esam sapratuši. Meditācija ir ceļš pretī tev pašam. Lai šo darītu, mums ir jāpārtrauc ķermenis un prāts, jānodala ķermenis un prāts.
ieņemot ērtu pozu, mūsu ķermenis pilnībā atslābst, un šis nodala prātu un prāta apziņu. Vērojot tikai mūsu parasto elpošanu, mēs nodalām prātu. Atbrīvojam prātu, drīzāk tā varētu būt. Kad mēs atbrīvojam prātu no ķermeni, tad sāk cirkulēt kosmiskā enerģija. Drīzāk plūst mūsu iekšā kosmiskā enerģija. Kosmiskā enerģija attīra visas slimības ķermenī, tāpēc mēs būsim veseli bez nekādām zālēm. Vairāk un vairāk kosmiskās enerģijas attīra visu stresu un tieksmes mūsu prātā. Kā mēs trenējamies vairāk un vairāk meditāciju, mūsu prāts atbrīvojas, kļūst mierīgs, un tajā ir daudz vairāk brīvas vietas. Līdz ar to tas aizved arī pie labākas atmiņas, tīrības, skaidrības, un vēl vairāk meditāciju var aizvest līdz daudz lielākai izpratnē, un tas arī noved līdz daudz labākām attiecībām ar cilvēkiem, ar dzīves notikumiem. Meditācija uzlabo ģimenes dzīvi, prāts kļūs tīrs. Meditācija palīdz mums dabūt atbildes uz visiem mūsu jautājumiem. Lai gūtu šo un daudz vairāk, meditācijai būtu jānotiek katru dienu. Meditāciju var darīt jebkurā vietā un jebkurā laikā. Pat arī, ja mēs dodamies ceļojumā. Vienā sēdēšanā meditāciju vajadzētu darīt atbilstoši savam vecumam, piemēram, 22-gadīgs cilvēks. Cilvēkam vajadzētu meditēt apmēram 22 minūtes vienā sēdēšanā. Priekš meditācijas mums nevajag pamest ģimenes dzīvi. Visiem vajadzētu meditēt. Bērni ir vislabākie meditētāji. Viņi var sākt meditāciju no 5 gadu vecuma. Ja īstenībā bērni daudz tīrāk spēj uzņemt meditācijas enerģiju. Meditācijā mēs nedodamies satikt nekādu skolotāju vai guru vai speciālistu. Šis guru, šis skolotājs esam mēs paši. Mūsu elpa ir mūsu skolotājs. Tas ir katram. Un nevajag domāt, ka es to nevaru vai man tas nav vajadzīgs, jo tās ir tādas viltus domas, ko mūsu prāts rada, izbīstoties no tā, kad viņš sāk zaudēt kontroli pār tevi. Tāpēc es domāju, es nedomāju, bet ikvienam vajadzētu meditēt, bet arī nevajag obligāti sēdēt šādā pozā, bet pirms gulētiešanas un ceļoties vienkārši 5 minūtes veltīt, lai apklusinātu domas un vērot vienkārši to, kas notiek. Tas nav tas, ko viņš stāsties, ka pieliek klāt. Un līdz ar to beidzās pirmā daļa, un pirmā daļa ir video tikai tāds vispārīgs, teiksim, cilvēkiem, kuriem tas neinteresē, tas nedaudz saprast. Otrā daļa būs tāda daudz augstāka, kur būs par visām pieredzēm, kas notiek, kad notiek meditācijā, un tieši tā, tāpēc otrā daļa ikvienam, kas aforismus lasēs, ir uzreiz skatīties otro daļu, bet tie, kur no tā maz ko saprot, tiem jāsaka pirmo daļu, bet tam nav nozīmes. Vienkārši jūs paši redzēsiet daļu, kur jums ir visvairāk svarīgi un atbilst.